Latvijas Universitātes 5. gadā. Un tieši no šīs tribīnes šajā telpā pēc universitātes tradīcijas būtu jānotiek arī otra Čakste, Konstantīna Čakstes doktora disertācijas aizstāvēšana. Tēmats bija izvirzīts un izstrādāts, un Konstantīna Čakstes tēmats saucās motorizēto satiksmes līdzekļu īpašnieku atbildības problēma Latvijas un ārzemju civiltiesībās. Konstantīna Čakstes disertācija bija uzskatīts gatava, un kas ir varbūt ironiski, šī prozaiskā tēma automobīļu īpašnieku paaugstinātā atbildība būtībā bija protests pret 2 okupācijas marām, un to noraidīja kā neaktuālu gan pirmajā komunistu gadā, gan Vācu okupācijas gadā, jo satiksmes līdzekļi taču neatradās privāti īpašnieku latviešu rokās, civili personu rokās. Un šajās telpās notika apspriešana, kurā piedalījās Latvijas ģenerāla apgabala, ģenerāla komisāri Otto Rekslers un Šteigmans, un viņi sacīja Čakstem, ka tēma nav aktuāla. Uz ko Konstantīns Čakste mazliet pasmīnēja un atbildēja, jā, kuļīgi, bet atbildība taču ir arī neprivāto auto īpašnieku par to, ka viņš tādu saprauc. Tas nozīmē, ka atbildība bija arī okupācijas varas cilvēkiem. Un kāds zināms, ka no 44. gada humanitārajās zinātnēs Latvijas Universitātē vairs nedrīkstēs aizstāvēt disertācijas, bet to varēs tikai Vācijas universitātes. Un tādā kārtā Konstantīns Čakste neaizstāvēja doktora disertāciju, bet viņš aizstāvēja kaut ko daudz nozīmīgāk. Viņš aizstāvēja Latvijas neatkarības ideju. Ārkārtas profesors Konstantīns Čakste uznāca uz politiskās skatuves Latvijā tajā mirklī, kad par Latviju bija pletusies Hitlera impērijas nakts, un kad no austrumiem nāca vēl melnāka un vēl draudzīgāka plūsma. Čakste un viņa domubiedri, latviešu inteliģenti un demokrātiski noskaņotie politiķi, kas pārstāvēja vismaz pusi no Latvijas vēlētājiem, runāja par Latvijas neatkarības un Satversmes atjaunošanu. Viņi cerēja, ka situācija 44. 45. gadā veidosies līdzīgi tai, kāda tā veidojās Latvijas neatkarības izcīnīšanas laikā 919. 18. gadā, un tāpat kā Jānis Čakste vadīja Tautas padomi, kura proklamēja Latviju kā neatkarību valsts, Konstantīns būtu varējis uzņemties atjaunotās neatkarīgās Latvijas vadību, godīgi vietā, kā ministra prezidents. Bet toreiz tas nenotika, liktenis nebija labvēlīgs Latvijas neatkarībai, un Konstantīns Čakste gāja bojā ceļā no Štuthovas koncentrācijas nometnes Kanskā, Polijā. Taču Latvijas centrālā padome un Konstantīns Čakste parādīja pasaulē, un tas šodien ir daudz uzsvērt, ka Latvija pieder rietumu pasaulē, ka Latvija pieder Eiropai. Un tas ir un joprojām tam ir nepārmērstiem morālu nozīme. Un tas jāatkārt tagad, kad tuvojās apvienotās organizācijas kārtības. Un mums šodien ir jāatcerās, ka 44. gada martā 190 redzami Latvijas politiski, sabiedriski, zinātnes, mākslas un saimnieciskie darbinieki parakstīja deklarāciju par Latvijas neatkarības atjaunošanu un par Baltijas konfederāciju. Un es gribētu atgādāt universitātes gadu svētkos, ka parakstītāju vidū es Konstantīnu Čakstu, arī profesori Kārlis Strauberts, Jānis Enzerīts, Arnolds Aizstīvets, Ernests Blesiste, profesors Šīrons, Jāzeps Vītols, Pauls Jurēvičs, Pēters Kucnieks, Vilis Skārts, Pauls Kunziņš, Eižens Laube, Gustavs Vanaks, Augusts Ķešānis, Arvets Švābe, Ernsts Skuja un daudzi citi, arī ieskatot prorektoru Alfredu Vītolu un Kārli Baroni. Latvijas centrālā padome
pilnā mērā novērtēta nozīme Latvijas vēsturē. Un akadēmiskā vienība Austrums ir arī šīs plāksnes atklāšanas ierosinātāji, un mums visiem universitātei ir arī jāpateicās par šo dāvanu universitātes svētku dienā. Un nobeidzot, es gribētu uzsvērt, ka vēstures dzirdas vai lēni, bet pamatīgi, ka viss tiek nolikts savās vietās, gan varoņi, gan noderīgi. Konstantīna Čakstes vēlējums šodien droši vien būtu bijis, lai Latvijas universitāte attīstās reizē kā nacionāla un reizē kā lielas zinātniskas elpas apvesta un demokrātiska universitāte. Viva Cresca Gloria Universitas Latviensis in seculo seculorum. Šīs dienas svētdies. Rīt 28. septembrī paiet 75 gadi, kopš dibināta Latvijas augstākā mācības iestāde Latvijas universitāte. Tās uzdevums bija un ir zinātnes izplatīšana tautā un gatavot Latvijai spējīgus darbiniekus ar augstāko izglītību, kas arī varētu vadīt Latvijas tautu un valsti uz gaišāku nākotni, neiegrimstot materiālismā, bet cienot savus ideālus arī grūtākos mūsu tautas vēstures brīžos. Šodien mēs esam nākuši šeit Latvijas universitātes mazajā aulā, lai atklātu piemiņas plāksni profesoru Konstantinam Čakstam, kas bija šīs universitātes mācības spēks no 1932. līdz 74. gadam. Viņš bija viens no tiem, kas ļoti grūtos vācu okupācijas laika apstākļos nebaidījās riskēt ar savu dzīvību un ticēja saviem ideāliem, kad Latvijas valsts un tautas neatkarība bija apdraudēta. Dibinot kopā ar citiem mūsu inteliģences un suverenās Latvijas Republikas valsts darbinieku pārstāvjiem, Latviešu Nacionālo pretestības kustību, Latvijas centrālo padomu LCP 1943. gada 13. augustā. Kas, ievērojot neatkarīgās Latvijas sakaras, jutās tiesīga aizstāvēt Latvijas neatkarības un demokrātijas intereses brīvajās rietumu valstīs visas Latvijas tautas vārdā. No tā brīža neviens nevar teikt vai pārmest latviešu tautai, ka mēs būtu klusi ciestam akceptējuši kā Padomu Savienības tā vācu okupāciju. Tieši šai ziņā Latvijas centrālajai padomē ir neatņemama vieta visu citu Eiropas tautas brīvības cīnītāju vidū ar vienu starpību. Mums bija jācīnās pret divām ļoti spēcīgām diktatūrām. LCP vadība bija iedalīta divās pakāpēs, proti Saeimas prezidijā, ko pārstāvēja suverenās Latvijas Saeimas priekšsēdis doktors Valds Kalniņš ar saviem biedriem bīskapu Jāzi Brancānu un Kānu Paulu. Tā bija saime ar agrāko neatkarīgo demokrātisko Latvijas republiku. Šī konstrukcija piešķīra LCP valstisko autoritāti un saistību ar agrāko legālo Latvijas valsts vārdu, ko respektēja visas rietumu valstu valdības. Otrajā sastāvā bija 4 personas. Priekšsēdētājs profesors Konstantīns Čakste, priekšsēdētāja vietnieks Bruno Kalniņš, bez tam vēl arī Ādolfs Klīve un bīskaps Jotransons. Par ģenerālsekretāru ievēlēja sūtni LC. Savā politiskajā platformā LCP 6 punktos deklarēja savu politisko darbības plānu, ko arī publicēja ārzemēs, piemēram, sūtņa A. Bīlmana, angļu valodā izdotajā grāmatā Latvian-Russian Relations 1944. gadā, jau 44. gadā Amerikā. Visa LCP darbība bija slepena un iedalīta 7 komisijās, no kurām katrai bija savi uzdevumi. Kārtojot Baltijas valstu kopējās politiskās lietas, jau ar 43. gada rudeni izveidojās cieši sakari ar Igaunijas un Lietuvas pretestības organizācijām un to vadībām, ar kopēju mērķi
Baltijas valstu konfederāciju nākotnē. Tas pats jau bija nodibinājies ārzemēs, ko veica visu 3 Baltijas valstu sūtņi, cieši saskaņojot visu savu politisko darbību ar kopēji iesniegtiem memorandiem, deklarācijām un protestiem, gan rietumu valstu parlamentiem, valdībām vai internacionālām organizācijām. Pāri Baltijas jūrai LCP nodibināja slepenas laivas apkārš no Latvijas uz Zviedriju jau 1943. gada 22. jūlijā. 44. gadā sakara ar Igaunijas un Lietuvas pretestības organizācijām tika paplašināta, un jau 44. gada janvārī notika 1. Baltijas valstu pretestības organizācija konferences Tallinā. Bet 1944. gada aprīlī 2. Rīgā. Šajās konferencēs Baltijas valstu pretestības organizācija vadība saskaņoja savu darbību. Latvijā LCP izdeva savu informatīvu biļetenu Jaunā Latvija vairāk kā 1000 eksemplāros, ko izplatīja visā Latvijā. LCP ārzemju delegācija Stokholmā sagatavoja un iespieda neatkarīgo Latviju 22 lapspuses biļetes, ko atveda uz Latviju 44. gada jūlijā. 1944. gada februārī LCP izstrādāja plašu deklarāciju, kas vērsās pret abiem okupantiem un otrreizēju Padomju Savienības okupāciju, ko parakstīja 190 mūsu tautas un valsts redzamākie darbinieki, zinātnieki, armijas pārstāvji, kultūras darbinieki, rakstnieki, Latvijas universitātes mācību spēku un daudz citu. Visi šie zinātnieki simpatizēja un atbalstīja LCP darbu un idejas, un nebaidījās dot savus parakstus šai deklarācijai, jo stādīja Latvijas valsts intereses augstāk nekā savu personīgo drošību, kas okupācijas apstākļos varēja beigties ar apcietināšanām vai ieslodzīšanu koncentrācijas nometnē abos okupācijas laikos. Tāpēc arī šī deklarācija bija jādod ļoti lielā slepenībā arī pēc kara. Visi viņi, kas parakstīja šo protestu deklarāciju, ko iesniedz rietumu valdībām, ir pelnījuši visas mūsu tautas dzīvu cieņas apliecinājumu, ko simbolizē profesoram kā Čaksteni šeit novietotā piemiņas plāksne. Tūkstoši aizgāja bojā ticībā, ka Latvija atkal būs. Tam ticēja arī profesors Konstantīns Čakstens. Bet pats šo brīvības stundu nepieredzēja. Viņš mira Štutkovas koncentrācijas nometnē 45. gada 22. februārī un tur tika arī apedīts. Bet vēlāk izrads un pārvietots uz Krētas masu kapiem Polijā, kur viņu apedīja bez vārda. Un tur ir apedīti 13,000 nelaimīgie koncentrācijas nometnes Štutkovas upuri, kas gāja bojā Štutkovas koncentrācijas nometnes evakuācijas laikā 45. gada janvārī un februārī. Tāpēc nav iespējams atrast profesoru Konstantīnu Čakstens mirstīgās atliekas, lai pārvestu uz brīvo Latviju. Tāpat, lai pieminam visus tos, kas aizgāja bojā kā vārdus, tā Padomju Savienības koncentrācijas nometnēs, arī tos, kas piedalījās slepenajā laivu satiksmē ar Zviedriju. Gestapo pagrabos mira jurists Apvars, KGB nošāva ekonomu Osvaldu Bilskalnu un varonīgo jūrnieku Edvardu Andersonu. Štutkovas koncentrācijas nometnē aizgāja bojā pēc Gestapo mocībām zvejnieki Andrejs Ciekals, Herberts Horsts un Fricis Kāpviņš. Gestapo Liepājā nošāva 8 ģenerāļu kurēļu štābu virsniekus un 1000 ieslodzīja Štutkovas koncentrācijas nometnē. Ko nepabeidz Gestapo, to turpināja KGB pēc 1945. gada beigām. Apcietināja simtiem LCP darbiniekus, mocīja un deportēja. Tie visi cīnījās par brīvu un neatkarīgu Latviju. Garus cietuma sodus izcieta inženieris Artūrs Armīns un daudz citi. Štutkovas koncentrācijas nometnē vien aizgāja bojā ap 7000 latviešu, arī leģionāri. Tūkstošiem aizgāja bojā Padomju Savienības cietumos, koncentrācijas nometnēs un deportācijās. Tie visi iedod sev cīņā par brīvu un neatkarīgu Latviju. Tie bija ideāli cilvēku tiesību neievērošana.
Jājautā, kur bija šie kungi un dāmas Stāļina, respektīvi Padomju Savienības terora laikā. Tad neviens no viņiem neprat izrunāt vārdus cilvēku tiesības. No Baltijas valstīm tiek prasīts, lai mēs vienā vai otrā veidā uzturam vēl tagad mūsu okupantus. Nevienā Eiropas valsts arhīvā nevar atrast kādus dokumentus, kas rāda, ka kāds francūzs, beļģis, holandietis, dānis vai norvēģis maksāt pensijas saviem bijušiem Gestapo mocītājiem, vai arī vācu okupācijas karaspēku bijušiem virsniekiem un viņu ģimenēm. Vai tie, kas to prasa no mums, ir tik tālu morāliski pabeiguši, ka nespēja atšķirt mocekli no mocītā. Pie tam mums nekaunīgā veidā pārmet ārzemēs kaut kādu cilvēku tiesību neievērošanu, kamēr mūsu tautas deportēto dzīvokļos vēl tagad dzīvo mūsu zemes okupantu locekļi. Ir skaidrs, ka vēl tagad ir vajadzīgs LCP ideālisms, lai mēs nezaudētu to, kas ir iegūts. Ārzemēs LCP darbojās mums ļoti nelabvēlīgos politiskos apstākļos. Bēgļiem pat bija stingri aizliegts nodarboties ar politiku. Neskatoties uz visu to, LCP darbība turpinājās. Nav jāaizmirst, ka karojošās rietumu valstis cīņā par savu eksistenci bija spiestas sadarboties ar Padomju Savienību. Šī tā saucamā reāla politika lika ķēršļus rietumu valstu praktiskiem atbalstam Baltijas valstīm, lai gan politiski tās neatzina Baltijas valstu okupāciju un ar maz izņēmumiem neslēdz mūsu sūtniecības. Un beidzot, lai man ir atļauts izteikt pateicību visiem tiem, kas veicināja un atbalstīja profesoru Konstantīna Čaksas piemiņas plāksnes uzlikšanu šai mazajā aulā. Paldies Latvijas Universitātes vadībai, paldies profesoram Ļodstradiņa kungam, akadēmiskai studentu vienībai Austrums valdei un biedriem, kas visi ziedoja daudz laika un pūles, lai šīs pasākums realizētos. Sevišķi pateicība pienākās LCP locekļiem un Austrumu biedriem Jānim Sadovskim ar kundzi Austru Zviedrijā, kas sūta sveicienus un sedz visu šīs plāksnes uzlikšanas izdevumus. Ar šīs piemiņas plāksnes uzlikšanu profesors Konstantīns Čakste ir atkal atgriezies Latvijā un Latvijas Universitātē. Paldies par visu. Uzaicinu tagad nodziedāt šīs plāksnes noslēgumā veco labo atmodas laika dziesmu, himnisko dziesmu, nevis slinkojot un pūskot, un to novedīs austrumu audzinātājs Andris Roze. Oh,
vienu momentu jautāt, atvainojos. Latvijas universitāte savā vēsturē raksta jaunu lapas pusi, un es gribētu lūgt Siliņa kungu un Stradiņa kungu nodot Latvijas universitātes glabāšanā savu runu kopijas. Tās ierakstīs grāmatā. Un šī plāksne šeit atradīsies vienmēr, un tāpēc es gribētu sirsnīgākos pateicības vārdus teikt akadēmiskai vienībai Austrums par ienākšanu Latvijas universitātē ar tik izcilu ierosinājumu un par viņa izpildījumu. Paldies jums! Un tagad jūs laikam savu procedūru, ja? Ja jūs vēl palieciet, ja? Katrā gadījumā mēs jau turpinām. Es gribēju pievērst jums uzmanību, ka šī ir tradīcijas ne iesākšana, bet turpinājums. Un šai telpai vēl ir daudz sienas un daudz vietas, bet viena vieta jau bija aizņemta pašā sākumā, kad šī tradīcija iedibinājās. Tā ir plāksne, kas atrodas jums aizmugurē, šīs aulas vidū, un kura ir minēta Latvijas universitātes vēstures grāmatās, ka tāda mazajā aulā ir, bet viņa bija pazudusi. Tā kā daudz, kas tika svītrots no Latvijas universitātes vēstures, kā kādam nepieņemama. Viņa ir precīzi tāda, kāda bija toreiz, kad viņa uzlika. Tāpēc neuztraucieties, ja kādam liekas, ka tur kādi burti ir nepareizi. Ja latinizētie ūkas izskatās pēc vēja. Man ir līdz dokuments, es varu pierādīt, ka tieši tāda viņa toreiz bija. Mēs neko nemainām, līdz ar to tā nav plāksnes atklāšana, tā ir vienkārši viņas atjaunošana pēc tam, kad viņa bija sabojāta un noņemta. Nu, starpā var daudz kas cits. Šī plāksne, kā jūs varbūt paspējāt ievērot, tas ir cīņu laiks par Latvijas dzimšanu, Latvijas universitātes dzimšanu pašos pirmsākumos. Bet cīņas bijušas vairākas, tad šis šeit mums acu priekšā ir cīņas turpinājums. Nezinu, cik mums vēl viņas stāv priekšā, bet laikam jau neviena tauta, neviena valsts nav varējis solīt mūžīgo mieru, kaut gan bija mūsu vēsturē. Latvijas universitātes dibināšanas dienā Kārlis Balodis aicināja un pamatoja savu mūžīgā miera ideju. Žēl, bet tāds miers neiznāk. Paldies visiem, kas bija šajos pasākumos, un es gribētu teikt, ka šai aulai ir vēl viens notikums. Kaut gan pirms tā pateikšanas, es saprotu, ka pēc tam varbūt mēs novirzīsimies citā kultnē, es gribētu brīdināt vai aicināt, kas šeit ir klāt, neaizmirst, ka mēs turpat nākošajā nedēļā turpinām savas tradīcijas. Tātad 4. oktobrī, 10:10, Basteja bulvārī 12, pie ēkas tiks atklāta piemiņas plāksne mūsu mecenātam, labvēlim, Kristapam Morbergam, kas ir faktiski viņas veltījums, varētu teikt, arī viņas 150. dzimšanas dienai, kas ir 2. oktobrī, tā ir svētdiena. Un šajā aulā, pēc plāksnes atklāšanas pie tās ēkas, mēs atgriezīsimies. Atnāksim, tie, kas, protams, to vēlēsies darīt, jo ir tādas cerības, ka mums tiks dāvināts tas, kam vajadzēja šeit arī atrasties. Kristapa Morberga un viņas sievas portreti. Arī tie atradīsies šajā aulā. Nu, tālāk, kādas būs iniciatīvas, ar lielu prieku pieņemsim arī tās. Un tagad svarīgāk noslēgumā moments šajā aulā. Šai aulai ir jāizskatās tā, lai viņā piedienētos šādi pasākumi. Un kā jūs ziniet, tas, kas ir šeit man virs galvas, tas ilgu laiku nebija. Ne jau tieši šeit. Es skatos cilvēku meklē, kur man ir tā galva. Tas ir Latvijas valsts ģērbonis. Viņš bija noņemts, bet es gribētu teikt, par laimi neviens cits tur nav uzlicis savu ģērboni. Un tagad tur ir tāds pats, kā bija. Ir zināms precīzi autori,
Tā ir Rīgas Lietišķās mākslas koledža, un viņas direktors Aulis Līdaks atrodas šeit, un mēs varam izteikt viņam paldies par to, ka šī koledža atnāca pie mums šādā veidā ar šo darinājumu. Varbūt, ka Līdaka kungs var piecelties, mēs varam paskatīties. Bet šāds notikums ir dziļi svēts simbols, un tāpēc es lūkšu teoloģijas fakultātes dekānu Vārsbergu kungu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Svētajos rakstos mēs lasām, ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdināti dēli ir kā bultas stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām piepildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, ka tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Āmen. Lai neiznīcinātu retas un praktiski nelietojamas zivtiņas vienīgo zināmo dzīves vietu, Amerikas Savienotās valstīs pirms nedaudz gadiem apturēja lielas hidroelektriskās spēkstacijas projektu. Lai nenoplicinātu dabu, lai nepadarītu nabagāku gēnu krājumu, lai nepazaudētu iespēju kādreiz nākotnē atrast kādu derīgu vielu, kaut vai, piemēram, penicilinu no pelējumiem, biologi gluži pamatot ir norūpējušies par iznīkstošajām un apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām un pasugām. Un kaut arī tāda gluži sekulāra un pragmatiska viedokļa ir jāraugās arī uz cilvēku sugām un pasugām. Jāraugās uz tautām un uz ciltīm. Un ir jārada apdraudēto tautu saraksts, manuprāt, pasaulē. Un tādā apdraudēto tautu sarakstā neapšaubāmi pat labam sava vieta ir arī latviešu tautai. Bet tautas pastāvēšanai ir vajadzīga sava dzīves telpa un sava elpa, kur tā var ne tikai fiziski, bet arī garīgi, ne tikai saimnieciski, bet arī kulturāli augt un plaukt un ziedēt. Un mūsu rietumu civilizācijas pieredzē, es domāju, varam sacīt bez kādiem pretargumentiem, tāda vieta, lai tauta varētu dzīvot un elpot un augt un plaukt, ir sava valsts. Un arī valstī piederošie simboli, kas to vieno, kas palīdz jaunām audzēm ieaugt tautas apziņā, mīlestībā uz tautu, kas palīdz mums visiem, jo vairāk nodoties kalpošanai savam līdzcilvēkam un savai tautai. No tādiem simboliem prātā tūdaļ nāk trīs. Pasaulīgi šī telpā neatskan, bet trešais tāds tautas vienotājs un aicinātājs simbols ir valsts ģērbonis, kurš ar šobrīd būsim Dievu. Un Dievs, debes Tēvs, mēs Tavā priekšā pieminam tos, kas savas dzīvības atdevuši par latviešu tautu un zemi, par Latvijas brīvību un neatkarību. Pieminam Tavā priekšā visus tos, kur vārdi ir šeit akmens klāksnes iekalti, kā arī tos,
kur vārds šeit neatrodas, bet kas no mūsu universitātes saimes savu dzīvības radeva. Tāpat mēs pieminam arī tos, kas rūpējušies un gatavojuši tos simbolus, kas mūs vieno, kas mūs aicina kalpot, un lūdzam svētī debes Tēvs mūsu piemiņas un palīdzi mums aizvien vairāk, aizvien pilnīgāk nodoties kalpošanai mūsu tuvākajiem un mūsu tautai, mūsu tēva zemē un dzimtenei Latvijai. Āmen. Dievs sveitī Latviju. Dievs sveitī Latviju. Paņem augšā